Kā jums šķiet, par ko būs Andra grāmata? Es domāju, ka Andra Kiviča grāmata būs sprādziens latviešu literatūrā, jo skatoties tieši uz viņu, kā viņš mērķiecīgi ir, pirmkārt jau uzaudzējis muskuļus, un viss, tas, kā viņš iet pa dzīvi, un ka viņš, ka var redzēt, ka viņš viņam tādu, ka viņš zina, ko viņš dara, un viņš zina kā. Domāju, cik es zinu Kiviču, cik es zinu viņa dvēseles, tas var, pat Āfrikā vai Antarktīdā, Kiviča grāmata, tev, tu vari redzēt, tā kā bībeli, es kaut kā tādu gaidu. Es domāju, ka Andris šajā grāmatā varētu runāt par cilvēciskajām vērtībām, par attiecībām starp cilvēkiem, kā arī runāt par to, kas ir Latvija, kas Latvija nozīmē cilvēkiem un par šīm nacionālām vērtībām, patriotiskām lietām. Man šķiet, ka grāmata noteikti būs par cilvēcību, jo Andris pats ir ļoti tāds cilvēcisks un sirsnīgs cilvēks. Man šķiet, ka grāmata arī būs par to, un es domāju, ka Andrim, kā sabiedrībā pazīstamam cilvēkam, ir interesants un atšķirīgs viedoklis nekā varbūt vairumam no mums uz to, kā viņš redz lietas un notikumus sabiedrībā, un es domāju, ka tas noteikti liks aizdomāties ikvienam. Vispār jautājums, par ko būs grāmata, tas ir man pašam interesants jautājums, jo es zinu, ka Andris ir ļoti talantīgs, viņš var rakstīt dzēju, tekstus, daudz stāstīt, runāt, domāt, filozofēt. Un es domāju, ka tā grāmata varētu laust stereotipus par viņu. Es domāju, ka viņa būs ļoti laba grāmata īstenībā. Es nedomāju, ka var uzrakstīt tukšumu un izdot to grāmatas veidā. Tas droši vien būs kaut kāds sirdi plosošs stāsts par mazo Andri, kas izauga par lielu puisi. Ja tā nopietnāk, tad jau, protams, ka tā visticamāk ir tā kā atskaite viņam pašam un iespējams, ka viņam vienkārši šajā brīdī tā visvairāk ir vajadzīga. Katram, kas uzskata, ka viņš zina, kas ir Latvijas mūzikas virtuve, to vajag izlasīt, jo viņš tiešām nezina, kas ir mūzikas virtuve. Cik es esmu dzirdējis no viņa paša, un kā varētu būt, tas varētu būt viņa skatījums, viņa skaidrojums par savu dzīvi, par to, kā viņš redz savu dzīvi. Teiksim, ņemot vērā to, ka presē un dzeltenā presē ir daudz dažādas interpretācijas par viņa dzīvi, un tad šis varētu būt tas viņa skaidrojums. Ja tā ir Andra grāmata, tad es domāju, tā būs par Andra dzīvi, par Andra panākumiem, par viņa neveiksmēm, par priekiem, par vilšanos, par to, kā viņš ar visu to tiek galā un kādas viņš ir dzīvē atradis sev svarīgus punktus. Kā tev šķiet, par ko būs Andra grāmata? Man šķiet, ka tā kā Andris nekad nemēģina sevi zīmēt skaistākās krāsās, nekā viņš patiesībā ir, tad šī grāmata noteikti varētu būt par patiesu, atklātu un godīgu cilvēku, kāds viņš patiešām arī ir, kādu es viņu esmu iepazinis un kādu es viņu pazīstu, un es domāju, viņš arī nemainīsies laika gaitā. Tā grāmata būs par viņu, bez nekādiem izpušķojumiem. Tā nebūs Ziemassvētku eglīte, tā būs īsta Latvijas priede. Tas ir Andris.